te iedomājieties šī vienkāršā lapele, kas ir nekas vairāk kā 2 stundu darbs vienkāršām webdizainerim, ja, ir jau savākuši $4 miljonus priekšpārdošanā. Kas tas tāds ir, un par to visu pēc kāda šajā video. Skaties, seko līdzi, un ja patīk, iemācies pelnīt no šīm te mazajām lapelēm. Arī tu? Labs ir, sveiciens Kriptomānijā, tad Kriptomānija pirms mēneša ielika pirmo apskatu par šo te Solana, kas bija tā kā jaunais mīma tokens, kurš sekoja uzreiz pēc fantastiskā Slothana, tie nosaukumi ir vienkārši burvīgi, kā jūs paši jūtat, ja? Kurš 2 nedēļu laikā savāca 15 miljonus, tieši tāda pati maza lapela, manuprāt, tie paši attīstītāji tātad izveidoja arī šo, un tad jau 2 nedēļas atpakaļ mēs veicām pirmo šo priekšapskatu Solana tokenam, ja, kur viņi bija jau savākuši 2 miljonus, ja, kas ir patiesībā fantastisks rezultāts. Bet šodien, ja mēs apskatāmies, tad vēlreiz atpakaļ, tad rekur jau ir over 4 miljonus reizi, tad jau vairāk kā 4 miljoni savākti. Un svarīgākā lieta ir tā, ka ir noteikts arī pirmspārdošanas beigu datums, kas būs pēc 13 dienām 10 stundām, tas ir 25. jūnijas, kad šis te pasākums beigsies, un tad, principā, kamēr akumulēsies, un tad faktiski parasti pāris dienas vēlāk pēc pirmspārdošanas beigšanās mēs uzzinām, kurā brīdī tad notiks palaišana tirgu. Dotajā brīdī viena tokena cena tātad pirmspārdošanā ir $0,022 centi, un tos kā vienmēr var iegādāties vai no BNB, vai uz BNB ķēdes esošā USDT, vai ar karti, vai vienkārši var šeit arī pārslēgties, protams, un iegādāties to ar Ethereum. Šādā te variantā, ja, tā kā jāpārslēdzas uz Ethereum tīklu, tad jums jāsavieno, protams, tas ar savu maku šeit ar Metamask, vai vēl labāk tātad ar Sol. Un ar Sol iegādājoties, tad viņš principā pārslēdzas pavisam uz tā kā citu lapu, ja, un šajā gadījumā jūs varat izmantot vai nu citu maku, kas atbilst Solana, vai pievienot maku, ja viņš piedāvā Phantom un Solfair. Man neviens no tiem nav šajā datorā instalēts, bet katrā ziņā, ja es izmantotu Solana, tad es varētu arī ar šo te tā kā norēķināties vai iegādāties šos te tokenus. Ja? Tāpēc, principā, šeit nav nekādi baigie brīnumi, kādā veidā tad jūs varat ātri un strauji akumulēt šos te ienākumus šādās te lapās. Viss, kas ir jādara, patiesībā ļoti vienkārši, tad jums ir, principā, jābūt priekšā visiem pārējiem tajā brīdī, kad tokens iznāk un šaujās uz augšu. Kā piemēram, nesen mūsu laba pieredze atkal jau šeit Kriptomānijā bija ar Dogeverse tokenu, ko mēs arī rādījām savā Kriptomānijas YouTube kanālā. Protams, jūs varat atnākt šeit un apskatīties visus šos te video, mums ir daudz dažādi, šie te tokeni. Jāņem vērā, ka šie tokeni skaitās tā kā augstākā riska kategorija. Tas nozīmē, ka, kur jūs varat tā kā pazaudēt naudu. Piemēram, jūs esat nopirkuši šeit pirmspārdošanā tokenu, kā mēs tagad runājam, piemēram, par šo te cenu, kas ir 0,022, piemēram, jūs esat ielikuši $1000 sava riska kapitāla, un riska kapitāls ir tā naudas daļa, ko jūs varat atļauties spēlēties šādos pasākumos, ja? Un tad notiek listings. Listings parasti notiek apmēram ap to vidējo cenu, par ko ir bijuši pirmspārdošana, vai drusku augstāks, tā, lai būtu interesanti, ja? Un tad, principā, parasti notiek šī te darbība, ja? Ir šis te straujais kāpums, un viens šis te stabiņš ir tad šobrīd es uzlicu šeit uz stundas, ja? Un tad, principā, ja jūs esat pietiekami jau pieredzējuši šajā te pasākumā, tad nav nekāda problēma. Jūs atnākat pirms listinga, parasti ir iespēja tātad claimot šos te tokenus savā makā. Tad jūs atnākat savienot savu Metamask vai citu maku, ar ko jūs esat startējuši, uzspiežat claim. Jūs viņus ievelkat savā makā. Protams, viņiem nav nekāda vērtība sākumā, un tad brīdī, kad viņi tiek listoti, ja, tad jūs atnākat šeit vai nu caur DEX screeneri, vai pat aizsnot, teiksim, biržu, kurā viņi listojās. Parasti šie tokeni iznāk tātad tradicionāli vai nu Uniswap biržā, ja tie ir Ethereum tokeni, vai tur Jupiter, Radium decentralizētajās vietnēs, ja, un viegli tur, teiksim, var atnākt. Šeit, principā, DEX screeners, tā ir universāla lapa, ja jūs vienkārši pat taisnā no šeit var atnākt, savienot savu maku, piemēram, trade Uniswap, ja, šeit arī šis tokens tradojās ar CyberSwap, ja, un, principā, pievienot maku un uzreiz tā kā varat visas darbības veikt šeit. Es vienkārši ar piemēru uz Dogeverse, kā tas bija, ja. Principā bija tā, ka, ja gadījumā jūs šo te palaidāt garām, tad, ja tokens ir pietiekami lielu likviditāti savācis, kā šajā gadījumā arī šis te Solana, Dogeverse savāc mazliet vairāk, bet Solana 4 miljoni arī nav slikti. Es pieļauju, ka viņa likviditātē ieliks 1 miljonu vai pusmiljonu no šī apjoma, ja, kas nodrošinās pietiekami daudz lielu trading vai tirdzniecības tātad apjomu. Ja, un tad šajā gadījumā, protams, jums ir jāizdomā savu stratēģiju, kā tad jūs šo te visu tā kā panāksiet. Tad doma ir tāda, ka
Ja nu gadījumā jūs gribat nopelnīt, pirmais, uz ko vajadzētu fokusēties, ir, protams, atgūt savu ieguldīto kapitālu. Šajā gadījumā mēs runājam par $1000, tad tik līdz tokenu cena sasniedz to apjomu, kad jūs redzat, ka samainot vai pārdodot pusi, piemēram, no šī apjoma, jūs saņemat savu 1000 atpakaļ, tad to jūs izdarat uzreiz, un tad jau tālāk jūs varat mierīgi spēlēties ar šo brīvo tirgus naudu, gaidīt vai lielāku kāpumu gadījumā, ja tas tomēr tokens noiet uz leju, tad, piemēram, nepārdot, izgaidīt šo te saucamo izelpu vai vēderu, ja, kā saka, uz leju, un tad sagaidīt šo te pasim otro kāpienu. Skatieties, kas ir noticis Dodgeverse. Šajā gadījumā bija tā, ka dažreiz viņās šos tokenus, kad jūs viņus nopērkat, viņus var arī iesteikot. Un tad, principā, atkarībā no tokena, Solānas gadījumā varbūt viņās tā nebūs, bet atkarībā no tokena ir variants, ka iesteikot un dabūt vairāk par to pašu, ko jūs esat nopirkuši. Ja? Bet ir noteikums, kad viņus var izņemt, piemēram, nedēļu, 5 dienas, 3 dienas, 7 dienas pēc tam, kad viņš ir iznācis biržā. Tieši tā ir arī ar Dodgeverse. Dodgeverse, piemēram, šeit ir tieši nedēļa jau viņš dzīvo, un šodien, trešdienā, tātad visi, kas bija iesteikoši, varēs viņus izņemt un nākt un, protams, darboties šajā gadījumā. Līdz ar to jautājums, vai, protams, notiks nākamais lielais kāpums šodien, vai vēl lielāks kritums, jo, protams, cilvēkam liksies, ka viņi ir nokavējuši šīs divas spicas, un iespējams, ka viņi domās, ka viss ir jāpārdod, vai tieši otrādi. Ja? Cilvēki sapratīs, ka tad tirgus dinamika ir pietiekami laba, mēs varam nopelnīt, jā, viņi varbūt viņus paturēs viņus un gaidīs nākamo kāpumu, varbūt nākamā ielpa, kā man patīk teikt, jā, būs krietni lielāka. Ja? Tā ir tāda mazliet tāda spēle. Ja? Tad pirmais fokus ir saglabāt savu kapitālu, tad atgūt vismaz to, ko mēs esam ieguldījuši, pārdodot 50% vai mazāk no saviem tokeniem par to tirgus cenu, kas ir relatīvi atsevišķi jums jūsu ieguldījumu, un tad jau spēlēties ar brīvo naudu. Un pat tad, ja viņš aiziet pēc tam uz leju, jums nav nekāda bēda, jo tā ir, teiksim, spēļu nauda, un jūs savu pamatkapitālu esat atguvuši. Ja? Tāda ir mūsu stratēģija, un šajā gadījumā 10 tokenu pēdējo ietvaros 9 mēs esam vinējuši. Ja? Es jums šobrīd izstāstu, ko darām mēs. Protams, piekodinot un atgādinot, kad šāda Solāna gadījumā, ja, tad, vai citu šo te tokenu, ko jūs varat apskatīt, teiksim, mūsu kriptomānijas YouTube kanālā, kuram jūs noteikti esat jau pierakstījušies, iespieduši subscribe un laikus visur liekat. Ja. Cerams, ka esat vismaz tik atsaucīgi. Ja. Nevis tikai skatāties un smeļat sev, bet dodat arī atpakaļ. Tad šajā gadījumā šādiem te cat un, kas mums te vēl base, dodge un viss pārējās, ja, kas šobrīd ir procesā, visus uz šo te pirmspārdošanu, mēs pielietosim to pašu mehāniku. Ja. Tā kā tas ir mūsu pasākums. Solāna, protams, ir interesanti ar to, ka viņi tūliņ jau faktiski nāks tirgu, ir pāris nedēļas. Pāris nedēļas paliks līdz tam brīdim, 13 dienas pēc pirmspārdošana beigsies, ja, un tad mums, protams, ir iespēja atkal noķert šo te vilni. Tādā veidā mēs varam tur, teiksim, uztaisīt tur 1,5, 2, un, protams, ir bijuši gadījumi, ka mēs uztaisam arī 10x un vairāk uz savu kapitālu, protams, tāpēc mums patīk šī spēle. Attiecībā par risku, tātad risks ir, tajā gadījumā, ja jūs noguļat, piemēram, šo te visu kāpienu un kritumu un tad pārdodat šeit par zemāku cenu nekā iepirkāt, tad attiecīgi kaut kāds procents no savu ieguldītāju jūs varat arī zaudēt. Bet tas ir iemesls, kāpēc es vienmēr saku, sadaliet savus riskus uz vairākiem projektiem, ja, kaut kur vinnēsiet, kaut kur zaudēsiet, vidējiem rādītājiem jābūt ir zaļajā pusē, tad, tiksim, vinētāji. Mūsu gadījumā ir tā, ka ja mēs vienu tokenu uztaisām reiz 10, tad mēs principā varam 10 reizes zaudēt, lai būtu pazaudējuši savu riska kapitālu. Tāpēc tādā veidā. Šis ir riskantākais gals, bet atcerieties, riskantākais gals vienmēr kriptovalūtā nāk arī ar lielāku peļņu. Ja? Tāpēc, ja gribat uztaisīt lielāku peļņu, tad šis ir tas variants. Ja tu tajā brīdī nopirktu bitcoinu, kurš maksā 70,000, ja? Un pēc tam gaidīt, ka viņš iestur līdz 100,000, tas ir super ilgtermiņa spēle. Drošāk ilgtermiņā nosacīt, ja jūs ticat, ka bitcoins iestur 150, 300,000, protams, ja, bet gribat savus kapitālu apgrozīt ātri, ja, un ir cilvēki, kas no mazām summām taisa fantastiskas summas šajos te mīmkoinos un tā tālāk, tāpēc mēs arī jums bišķi rādam no tās riskantākās puses. Un atcerieties, īstie linki ir zem šī te video apakšā. Mums nekāds prieks nebēdas no tā, ka vai jūs piedalāties vai nē, šis ir informatīvs jautājums, mēs brandojam šos linkus, lai jūs nonāktu īstajā lapā, ja, un tā kā gadījumā, jo principā, jūs redzat, ka šādu vietni nokopēt var ar mākslīgā intelekta palīdzību tur 20 sekundēs, ja? Un tāpēc, protams, ārā ir milzuma daudz dažādu krāpnieku, kur mēģina tātad iedzīvoties uz cilvēku nezināšanu vai uzticēšanos un tā tālāk. Tas ir tas variants. Ja? Tāpēc spēlēties prātīgi, spēlēties atbildīgi, ja tikai ar savu risku kapitālu, ja patīk šīs lietas, ja? Piesakojiet, ieliekat laiku. Paldies, ka jūs te esat, un tiekamies atkal jau nākamajā apskatā, un lai jums veicās ar Solāna pirmspārdošanu. Pagaidām, čau!